Portfolio for Employment ist ein neues Projekt, das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Erasmus Plus finanziert wird. Sveiki! Mani sauc Līga. Es strādāju uzņēmumā Pīkino Baltics. Un savā pirmajā darba dienā bija ļoti svarīgi saprast par savu darba vidi un kur es strādāšu. Un, attiecīgi, vajadzēja sagatavot arī tos jautājumus, kurus es uzdošu ierodoties pirmajā darba dienā uz darbu. Un, kad es ierados, mani sagaidīja mūsu HR speciālists, kurš arī mani savienoja ar manu dienas mentoru, kurš mani veda cauri visam, kas notika uzņēmumā, kādas ir viņu tradīcijas, kādi ir viņu principi, pastāstīja par katra cilvēka pozīcijām, pie kura es varu vērsties attiecīgos jautājumos, vai tā ir IT sfēra, vai tā ir radošā sfēra. Un tad man rodās attiecīgi šie jautājumi, pie kura es varu doties nepieciešamā situācijā, un to man paskaidroja. Ja šāda mentora tehnika nav šajā darba vietā, kur sāk strādāt, tad, protams, loģiski darba diena var sākties mazliet stresaināk, mazliet vairāk šis uztraukums parādīties, bet tad ir labi vērsties pie HR speciālista un pajautāt visus sakojošos jautājumus, un tad noteikti arī par to paskaidros. Kā piemēram, cikos ir pusdienas, cik ilgs ir pusdienu pārtraukums, kur ir tuvākās autostāvvietas, kur nolikt mašīnu un, protams, par visu, kas ir iekšējie kārtības noteikumi. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Tutor wenden, indem Sie die PFE Community of Practice auf Telegram nutzen. Sie können sich auch an die PFE Partner wenden, durch Senden einer Nachricht über die Facebook- und LinkedIn-Seiten von PFE, indem Sie einen Kommentar unter einem Video auf dem PFE YouTube-Kanal hinterlassen oder per E-Mail über die PFE-Website. Alle Organisationen, die die PFE-Ressourcen nutzen, müssen eine klare Datenschutzrichtlinie im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO aufstellen.